Lūk, viesu Ligzdiņa 2013. gadā Kalna upmaļi. Tur lejā iet tālāk uz zāli un pārējām vietām, un tā izskatās no priekšas viesu namiņš. Ir dažādām izklaidēm un vizuālam baudījumam. Lūk, augšā varam ieraudzīt uzrakstu, kas liecina par to, kas šeit ir. Lūk, viesu namiņš paliek aiz muguras, un mēs dodamies lejā kreisi. Mums ir šūpoles, tālāk maza lapenīte. Lūk, pirts, lūk, basketbola gros, un tur tālāk paliek deju zāle, pasākuma zāle. Un tur reku tiltiņš pāri uz nīte saliņa. Ar kādas pasākumus pataisīt, kur vajag mazam daudzumam. Neiesim iekšā lielajā zālē, lai priekšstats rastos, kā izskatās galda tenis, kā ārpus izskatās, kā maza skatuvīte, ja vajag. Un galdi tur, galdi, te galdi. Lieku maziņā blakus telpa. Un te arī kāds var gulēt, te var galvu ielikt. Jā, un te, redz, ka ārpusē var redzēt tekam upīti tieši garām. Mazajā telpiņā. Te arī kā izskatās. Kā ārpusē. Un arī skats uz upīti, kas tek tieši garām. No zāles iznākot ārā, kā pirtiņa, tiltiņš uz saliņu. Te var reku aiziet pāri upītei gar zāli. Kāds smuki upīte aiztek. Un te ejot pa tiltiņu, pagriežoties, ko redzēt, kā smuki upītes gar pašu zāli. Uz saliņu. Tas brīnišķīgs ūdenskritamiņš. Un no salas reku viens galdiņš, kur pasēdēt. Un ugunskur vieta. Un vakarā ugunskur vienā pirts. Un kur var nopeldēties pēc atvēsināties pēc pirtī. Ko te? Kamīna telpa. Kamīns. Pa kreisi te mēs dodamies atkal uz pašu pirti, kur pārņemties, ģertītis. Un pirts lāviņas. Grūti te iedabūt visu iekšā. Nu, un tad, kad ir riktīgi nokarsējies, tad var ātrā solītī izskriet ārā un noplančāties. Var arī gluži vienkārši šeit apsēsties un pabaudīt jauko skatu, saliņu, tiltiņu vai kā citu cilvēku. Tā, skats uz augšu reku namiņš, dodamies augšā. Ceļu uz namiņu. Paskatīties, kā tad izskatās. Nometne tagad. Šajā brīdī notiekās viena nometne. Pīlīši istaba, iesim iekšā. Paskatīsimies. Reku sagaida viena pīle mums. Vēl 4 pīles. Lūk, te ir viena gulta divguļamā. Skladuška. Un vēl viena gulta. Reku vēl viena pīlīte. Griezes istaba. Tas ir vienam pārim, kur gulēt, reku. Skats uz ārpus, reku. Tālūk. Grieza gan palikusi ārā, bet, nu, ejam tālāk uz riņķi.
sarkankrūtīšu istabu. Iesim iekšā, paskatīsimies, kā te ir. Un gulbju istaba. Iesim iekšā apskatīties. Nu, riktīšiem gulbīšiem tikko kā precējušies vai kā savādāk. Lūk, kāpnes uz augšu, un te mēs varam iet pirmajā stāvā. Taisni pa priekšu paliek saimniecības telpas, un te pa kreisi duša un tualete.